7. diena. Eģis turpina. Un es jums parādīšu burvju triku tādu. Tā. Es parādīšu jums kāršu triku, un šajā kāršu trikā izmantošu 4 dāmas. Un es zinu, ka nav labi runāt, un es parunāšu par dāmu svaru. Jap, tieši cik svēr dāmas. Tātad, man ir 4 dāmas, un es jums mazliet izstāstīšu par viņām. Šīs 2 ir vienkārši rudmates, viņas ir pārstajā svarā, normālajā svarā. Šī ir šausmīgi kaulaina, šausmīgi viegla. Un šī pīķa dāma ir resne, riktīgi resna dāma, apaļīga, bumbiņa, tāda. Un tagad, lūdzu, noliec savu plaukšķāju, šā te, jā, un tur mierīgi. Un es paņemšu tā, man liekas, jā, šī smagā, jap, smagā dāma, ja? Un es paņemšu šo smago dāmu, tā ielikšu tev rokā, ja? Un jūti, ka viņa smaga? Jā, jo es ap pirkšus spiedīsnībā. No, jā. Tā kā citādi, kā viss. Labi, un es paņemšu un vieglo dāmu palikšu apakšā zem smagās. Un tagad, tā kā viņa vieglāka, viņa uziet augšā. Un šeit apakšā ir smagā dāma. Tā jau man nepatīk rādīt 2 reizes, bet tā kā tu esi arī man svarīga dāma, es parādīšu šo triku vēlreiz. Ja? Tā, arī tā man vajag, šitā ir, man liekas, smagā, jap, smagā dāma. Ja? Tur ir tāpat roku, es ielikšu smago dāmu tev rokā, tur ir tāpat, tur lai viņa paliek. Un es paņemšu vieglo dāmu un uzlikšu atkal palikšu apakšā. Un skaties, es tagad nost knipi. Un vieglā dāma atkal ir uz smagās. Ir augšā. Nē, skaties, šeit, redzi? Vieglā dāma ir uz smagās. Redzi, apsēs. Come on! Es tā vēroju. Jap, tātad smagās dāmas ir smagākas un vieglākas. Jā. Tagad Kāpēc lai strīdētos? Gudrākais piekāpjas. atkal tu veido strīdu. Nē, es neko nedaru. Tu visu laiku veido scēnu. Nē, tu to parasti dari. Jau apnicis ar tevi strīdēties. Vislabākais veids, kā izbeigt strīdu ar sievieti, ir izlikties pa beigtu. Eģi, ko tu dari? Nu labi. Nē, tas mans kārtas. Gribu strīdēties?